Labrīt, draudze! Man prieks jūs visus šeit redzēt, šajā dienā. Un prieks sākt šo dievkalpojumu, ka mēs kopīgi varēsim atbildēt uz jautājumiem, ko jūs paši arī esat uzdevuši. Un ka mēs varēsim slavēt Dievu kopā un augt. Godini vareno Dievu, Viņam vienam, lai slava pateicībā. Godini Ķēniņu mūžīgu, slavējiet, pielūdziet, godiniet. Jēzum gods, paceliet augsti viņa vārdu. Viņš ir kungs pāri visu pasaulī. Godiniet, Jēzum kungs nomira, uzvarēja nāvi viņš, aleluja. Godiniet, vareno Dievu, Viņam vienam, lai slava pateicībā. Godiniet, Ķēniņu mūžīgu, slavējiet, pielūdziet, godiniet. Paceliet augsti viņa vārdu. Viņš ir kungs pāri visu pasaulī. Godiniet, Ķēniņu mūžīgu, slavējiet, pielūdziet, godiniet. Kā jau mēs visi droši vien zinām, iepriekš mums bija iespēja uzdot jautājumus, kas mums nav zināmi, vai uz kuriem mēs vienkārši gribam uzzināt atbildes. Un tagad beidzot ir pienācis laiks, kad tie tiks atbildēti. Un pirmo jautājumu es gribētu uzdot mūsu mācītājam un ganam Ģirtam. Un tas skan šādi. Kā atšķirt pamudinājums no Dieva un pamudinājums no vēlna? Kādas ir tavas domas? Es domāju, ka gan es pats bieži vien, gan esmu dzirdējis no citiem, sakam tā, Dievs man teica. Dievs man teica, un man vienmēr ir bijis tas kārdinājums paprasīt cilvēkam, kā tu zini, ka tas ir Dievs. Tas, kā es saprotu to, kā atšķirt pamudinājums no Dieva un pamudinājums no vēlna, ir, kad Dievs nekad nerunās pretī sev. Jebkurā gadījumā mums ir iespēja to vienkārši pārbaudīt, atverot Dievu vārdu un meklējot tur šo atbildi, vai tā ir Dieva balss, vai tā nav Dieva balss. Un Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā 27. pantā ir šie vārdi: manas avis dzird manu balsi. Es domāju, te arī ir ļoti svarīgi, kas šis pants norāda uz to, ka ir svarīgi piederēt Dievam, ir svarīgi piederēt Kristum, un tad jau tā skaidrība ir daudz lielāka, ka tā ir Dieva balss, tas ir Kristus, kas uz mums runā. Protams, es esmu sastapies ar cilvēkiem, kuri saka, Dievs man teica, kaut vai viens tāds gadījums,
Kādu laiku atpakaļ, diezgan sen atpakaļ, kāds cilvēks teica, Dievs man teica, ka man ir jāpamet mana sieva, man ir jāpret citu. Vai tā ir Dieva balss? Tā nav Dieva balss. Dievs nekad nerunās pretī sev. Jā, vēlns ir tas, kas mūs kārdina, un tāpēc bieži vien, tad, kad mēs sakam, Dievs man liek, ir vērts, ka mēs pārbaudām, vai tiešām tas ir Dievs. Un atcerieties, ka Jēzus tuksnesī arī tika kārdināts, un tas bija tieši velns. Un Jēzus atbild vienmēr bija stāv rakstīts. Tā kā tā atšķirība ir tā, ka Dievs nekad nemelos, Dievs nekad nerunās pretī savam vārdam, un velns savukārt ir melu tēvs, un viņš gribēs tikai to sliktāko tev. Un varbūt vēl viena tāda nianse, maza, tā Dieva balss, Dieva pamudinājums vienmēr liks justies mums mierīgiem un darīt to, ko Dievs liek ar prieku. Nebūs šīs bailes, nebūs izmisums, kā es to izdarīšu. Ja Dievs liek, Dievs pamudina, viņš zina, ko viņš dara. Paldies! Tad meklējam atbildes Bībelē. Raimond, tev būs nākamais jautājums. Zemes dzīvei reiz pienāks gals. Ir jāizvēlas guldīšana kapā vai kremācija. Mums ir apsolījums, ka saņemsim jaunu miesu, vecā nav remontējama un atjaunojama. Tā nebūs vajadzīga. Paliekošā daļa, kas nonāks mūžībā, ir cilvēka gars. Līdz Jēzus atnākšanai tā saglabāsies kaut kur, kas cilvēka prātam nav izprotams. Vai kremējot nevar notikt kāda ietekme uz paliekošo daļu? Labrīt, draudze. Un, pirms es atbildu šo jautājumu, es gribu pateikt, ka es esmu pagodināts būt ar brāļiem un atbildēt šeit. Un man baigais prieks, ka kaut kas tāds jau var notikt otro reizi pēc kārtas. Tas bija pagājušajā gadā, ja jūs atceraties. Un katru reizi, kad pirms tam mēs gatavojām atbildes, bija ļoti interesanti savā starpā runāt. Un ko tu domā par to? Un jūsu jautājumi ir tāds patīkams un labs izaicinājums mums. Tā kā, draudze, paldies par to. Attiecībā uz šo jautājumu par kremēšanu, es gribētu iezīmēt, minēt to, ka vecajā derībā un arī jaunā derība nekur nerunā par to, ka kremēšana būtu lāsts vai tā būtu pazušana. Jā, vecajā derībā ir minēts fakts, ka sadedzināti kauli ir tā kā altāra apgānīšana. Bet neko citur nav minēts par to, ka tas būtu lāsts vai cilvēks krēmējot, viņam ir lāsts, viņš nenokļūst debesīs vai kaut kas tam līdzīgs. Jo tajos laikos mēs redzam, ka tajos laikos populārs veids, kā cilvēku apglabāja, bija alas vai īpaši izveidoti izcirstas klintī kapu vietas. Un bija kādi, kas to praktizēja, tādu arī kremēšanu, arī tajā laikā, bet mēs to neredzam, ka to darītu jūdu tauta, jeb Izraēls. Bet ja mēs tā padomājam, un tā bija viena no tādām diskusijām, ko mēs runājam, ir, ja kristietis iet bojā sadegot, kas tad notiek? Viņš ir pazudis, viņam nepaveicās, ka viņu sadedzināja, vai viņš gāja bojā kādā veidā, kur viņa miesa sadeg. Bet man liekas, ir viena lieta, ko ir svarīgi saprast. Dievs, ja cilvēks tiek kremēts vai cilvēks sadeg, Dievam nav neiespējami šo miesu radīt no jauna. Dievs ir radītājs galu galā, vai ne? Un viņam tas nav neiespējami. Un iedomājieties, 200 gadus atpakaļ kāds brālis vai māsa ir nomiris. Kas notiek ar viņu miesu? Viņa ir pīšļi un putekļi, vai ne?
Bet tas nenozīmē, ka Dievam nav iespējams to radīt no jauna un atjaunot. Vai ne? Tā kā jautājums par kremēšanu daudzi atsaucas uz to, ir, ka jā, vai tas varētu kaut ko ietekmēt, vai tas varētu kaut ko mainīt. Nē, Bībele par to nerunā. Bet mums jāatceras, ka Viņš ir tas, kas ir radījis, un Viņam nebūs problēma atkal radīt no jauna. Paldies, Raimond. Ko, Marku, ir pienākusi arī tava kārta? Jautājums skan šādi. Esmu domājis par to, ka vecajā derībā ir tik daudz nežēlības, karu un noteikti trakas lietas. Kad nekristieši man citāja veco derību kā pierādījumu kristietības ļaunumam, tad es pat īsti nezinu, ko atbildēt. Jautājums. Kā vecā derība iederās kristiešu dzīvē? Kā viņu uztvert? Kā skaidrot visas tajā aprakstītās nežēlības, ieskaitot arī Dieva darbus? Daudz par pamatu Dieva nežēlībai min Ābrahāma piemēru, kur viņam bija jānogalina savs dēls Īzaks. Vai arī kur tika iznīcināts veselas tautas, un arī citi piemēri. Man nav ko atbildēt uz šiem piemēriem. Mārku, varbūt tev ir ko atbildēt? Es centīšos atbildēt, jā. Labrīt arī no manas puses, un man arī ir prieks būt šeit. Un man liekas, tā ir tāda laba tradīcija, ka mēs gadu sākam ar šo. Pagājušajā gadā mēs pirmajā svētdienā mums izdevās to darīt, bet cerams, ka izveidosies tradīcija janvārī, katru gadu janvārī uzorganizēt šādu jautājumu un atbilžu dievkalpojumu, jo mums arī ir svarīgi, ka mēs kā draudze domājam par jautājumiem un uzdodam šos jautājumus un cenšamies arī atbildēt. Šis konkrētais jautājums, manuprāt, ir ļoti aktuāls īpaši šajā laikā, kad mēs tik daudz dzirdam par radikālo islāmu vai par islāmu un islāma vārdā pastrādātajām nežēlībām, kuras tiek salīdzināts ar vecās derības dievu, un tad ir tas jautājums, vai tad vecajā derībā tas bija cits dievs, vai ne? Un, protams, nē, Dievs ir nemainīgs, un viņš vecajā derībā bija tas pats, kas jaunajā derībā. Un nebija tā, ka vecajā derībā Dievam būtu bijusi cita motivācija vai citi standarti vai citi mērķi, piemēram, pavēlot kādas tautas iznīcināt. Un varbūt tas populārākais piemērs ir aprakstīts 1. Samuēla grāmatā, kur ir runa par Amaleku, ja par amalekiešu tautu, kuru Dievs aicina iznīcināt Izraēlam, neatstājot dzīvu nevienu, ne bērnus, ne sievas, ne vīrus, visus iznīcinot līdz pēdējiem. Un šis varbūt ir tas tāds labākais piemērs, kur mēs varam tā teikt, kā tas var būt, ka Dievs ir tik nežēlīgs. Bet tas, kas mums ir jāsaprot, ir, ka Dieva motivācija no grēkā krišanas brīža ēdenē līdz jaunajai derībai vienmēr ir bijusi viena. Un tā motivācija, tas mērķis ir bijis likt Kristumu nomirt pie krusta un atnest glābšanu cilvēkam. Respektīvi, dot visaugstāko iespējamo labumu cilvēkam. Tāds vienmēr bijis Dieva mērķis. Un tas, ko viņš ir darījis vecajā derībā, tas ir vienmēr bijis šī mērķa sasniegšanas dēļ. Ja, piemēram, šis Amaleks, kur ir 1. Samuēla grāmatā 15. nodaļā par viņu runa, tur Dievs saka Izraēlam, ej un iznīcini viņus visus. Bet viņš saka tādēļ, ka Amaleks stājās mums ceļā, jums, Izraēlam, gribēja jūs apturēt. Un šī pazīme ir Amaleka šai tautai bijusi visai vecai derībai cauri. Viņi visu laiku ir centušies Izraēlu apturēt. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi gribēja apturēt šo mesijānisko līniju, kurā nāks Kristus. Viņi visu laiku mēģināja iznīcināt Izraēlu. Un tādēļ tas, ko Dievs dara, viņš vienmēr nedara vienkārši tā, mums tagad vajag jaunu zemi, mums vajag lielāku platību, tāpēc iesim iekarosim blakus tautas. Nē, viņš to vienmēr dara kā tiesu, kā taisnu tiesu tiem, kuri stājas pretī šim lielajam plānam atnest cilvēcei glābšanu. Un Sauls pasaudzēja amalekiešu, viņš neiznīcināja visus. Viņš pasaudzēja ķēniņu Agagu, amalekiešu ķēniņu. Un mēs turpat lasām, ka 15 nodaļas vēlāk šie amalekieši, kuri bija pasaudzēti, daži viņi ir jau 400 vīru spēkā, jau izauguši skaitliski, un viņi sagūsta ķēniņu Dāvidu. Un pēc tam nāk šie ķēniņu Dāvida vīri un atbrīvo ķēniņu Dāvidu. Un pēc tam pāris gadsimtus vēlāk amalekiešu pēctecis Hamans
cenšas iznīcināt visu ebreju tautu, un Esterei ir jānāk, un tad ir tas Esteras grāmatas stāsts, kur viņa atbrīvo. Un tas viss nāk atkal un atkal šis amalekiešu atstātais atlikums stājas pretī Dieva plānam. Un tad, kad Kristus atnāk un nomirst pie krusta, tad, kad viņš tūliņ to darīs, tad viņš saka Pēterim, ka tev nebūs zobeni ņemt rokā un nokaut ar zobeni. Kādēļ? Tādēļ, ka šis plāns ir jau piepildīts, Kristus nomirst pie krusta, un mums, kā kristiešiem, kā jaunās derības kristiešiem, mēs vairs neņemam zobeni rokā, lai aizstāvētu šo plānu, jo šis plāns ir jau sasniegts. Un tas ir tas, ko Dietrichs Bonhoeffers arī atbildēja, ko viņš teica, ka Izraēla kari ir vienīgie svētie kari cilvēces vēsturē. Un šodien mēs vairs neņemam zobeni rokā, jo Kristus šo plānu piepildīs. Tātad atbilde ir, ka Dieva vārds ir vecajā derībā un jaunajā derībā no tā paša Dieva, kuram ir bijusi tā pati motivācija nest cilvēkam cilvēcei glābšanu. Paldies! Girt, nākamais jautājums atkal tev. Ja kristieši, kā līdz šim, novērš no mūsu kopējās mājas valsts problēmu risināšanas, tad kuram tās būtu jārisina? Kas notiktu ar valsti, ja kādi 95% kļūtu kristīgi? Jācer, ka tas nekad nenotiks, jo tad šķiet valsts sabruktu. Nu, ko tu domāji, kā 95% iedzīvotāji kļūtu kristīgi? Es domāju, tas būtu lieliski, vai ne? Tad mēs dzīvotu un mūsu valsts zeltu un plauktu. Tas jautājums ir, ko mēs saprotam, ka kristieši novēršas no mūsu kopīgām mājām, no valsts problēmu risināšanas. Es domāju, ka kristieši to nedara tieši otrādi. Man liekas, ka kristieši un vismaz arī mēs šeit Vīlandē cenšamies runāt par tām problēmām, kas ir. Mēs cenšamies meklēt Bībeles skaidrojumu tām parādībām, kas notiek mūsu valstī un kas mūs kā kristiešus satrauc. Un, protams, ja jūs atceraties, pavisam nesen bija viens lektors no Anglijas, ja, viņš ir Džons Lenoks, un kad viņam bija šī diskusija ar Mārtu Auziņu, ar profesoru Mārtu Auziņu, tad es nezinu, vai tajā reizē vai kādā no citām viņa runām viņš teica, ka atņemiet Dieva likumus nost un ātri vien valsts sabruks. Protams, šis laicīgais pasaule un dažādas ideoloģijas, protams, cenšas iznīcināt arī šīs kristīgās vērtības, vai ne? Bet man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, ka paņemiet nost šos Dieva likumus, un mēs piedzīvosim, ka valsts sabrūk. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs kā kristieši sludinam, norādām uz to, ka ir šie Dieva likumi un tie ir jāpilda visām tautām, arī latviešu tautai. Es pieņemu, ka varbūt šis jautājums sevi ietver arī to, ka, ko mēs domājam, vai kristiešiem ir jāiesaistās aktīvi politikā. Es domāju, ka kristiešiem ir jābūt aktīviem. Mācītājiem varbūt nevajadzētu būt tur kaut kur priekšgalā kādās politiskās partijās un tā tālāk. Bet, diemžēl, jāatzīst arī, ka kristieši, kuri ir gājuši politikā, bieži vien nav izturējuši šo spiedienu un nav tas labākais piemērs, vai ne? Saka jau, ka politika tā ir kompromisa māksla, jā, bet
savos uzskatos, savā pārliecībā par Dieva likumiem, mēs nevaram iet uz nekādiem kompromisiem. Un tāpēc, manuprāt, tas jautājuma otrā daļa, ja 95% būtu kristieši, tad nebūtu patiesi kristieši, mums nebūtu kompromiss jāmeklē, vai ne? Tad mēs patiesi dzīvotu svētītā zemē, man liekas. Jā. Tagad nākamais jautājums būs tāds mazliet atšķirīgs. Tātad 2. Tesaloniķiešiem 2. nodaļā, 6. pantā, ir minēts par Antikrista atnākšanu. Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāti parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. Kas kavē Antikrista atnākšanu un kur Bībelē par to ir runa? Raimond, kāds ir tavs domas? Jā, labs jautājums. Paldies par šo jautājumu. Bija interesanti šo papētīt un paskatīties. Kas ir šis kavēklis? Pāvils šajā vēstulē tieši to nenorāda. Un līdz ar to, un iespējams tā iemesla dēļ, daudziem ir bijis iemesls uz dažādām spekulācijām, ja teikt, kas tad ir tas kavēklis. Bet tad, kad mēs domājam par šī Antikrista atnākšanu, jeb viņa spēku un varu, kādā viņš izpaudīsies, tad ir skaidrs, ka tas, kas viņu aptur, tam jābūt kaut kam pārdabiskam arī. Un tam jābūt spēkam, kurš ir spēcīgāks par cilvēcisko un spēcīgāks pat par eņģeļa spēku. Un tam jābūt Dievam. Tam noteikti jābūt Dievam. Un interesanti ir papētīt, piemēram, ja jūs lasāt un pētāt Jesajas grāmatu, un reizēm ir tā, kāpēc Dievs pieļauj to, bet Jesajas grāmata parāda, es atvainojos, Ijāba grāmata parāda to, ka Dievs ir pār visam, Dievs visu kontrolē. Dievs nosaka noteikumus, Dievs ir tas, kurš saka, kā tam būs jābūt un kurā brīdī kas notiks. Un šeit ir skaidrs, ka tas kavēklis, jeb baigais vārds kavēklis. Tas, kas to aptur, tam jābūt Dievam, kurš neļauj Sātana spēkam izpausties. Un Dievs neļauj tam notikt līdz kādam noteiktam laikam, un Dievs to nepieļaus, bet kā viņš to dara? Un Dievs ir devis mums svēto garu. Svētais gars ir uz šīs zemes, jeb svētais gars ir ikvienā no mums. Lūk, kas ir šis kavēklis šai Antikrista atnākšanai. Kad svētais gars ir tas, kurš, es negribētu teikt, uztur tādu balansu pasaulē, ja visam jābūt līdzsvarā. Ne tā, bet viņš ir tas, kurš savā ziņā dod, joprojām atver acis, dod tādu skaidrību un neļauj visatļautībai valdīt šajā pasaulē. Un būs brīdis, kad svētais gars tiks paņemts prom. Un tad tik sāksies. Tad tik būs visatļautība un grēks pilnā izpausmē. Bet tas nozīmē, ka svētais gars tiks paņemts ar savu draudzi, ar tiem patiesiem Kristus sekotājiem. Un tad būs grēka pilnā izpausmē, kuru, lai Dievs dod, ka mēs neviens nepiedzīvotu. Jā, tad tā atbilde ir, ka tas ir svētais gars, kurš to aptur, kurš neļauj tam pilnībā izpausties. Paldies Dievam, mēs vēl dzīvojam žēlstības laikā, vai ne? Vēl mums ir iespēja atgriezties. Varbūt viena īsa piebilde pie šī, ka tas līdz ar to nav vairs kavēkļa ārēja, kāda cita kavēkļa, kas mūs šķir no Antikrista atnākšanas, bet tas ir svētā gara ziņā. Tā ir viņa suverēnā izvēle, kad tas notiks. Līdz ar to tas mums dod arī tādu apziņu, ka mums ir jābūt gataviem. Nevis jāmeklē kaut kādas zīmes, tur vēl jānotiek šim un tam, bet tas var notikt jebkurā brīdī patiesībā. Jā. Nākamie jautājumi patiesībā ir savstarpēji saistīti. Mēs viņus arī tā salikām kopā, lai kopīgi uz tiem varētu atbildēt. Jo acīm redzot,
tā ir ļoti aktuāla tēma gan mūsdienu sabiedrībā, gan arī jums. Un jūs vēlaties zināt, kas tad ir šis, kas atšķir. Tad es sākšu ar pirmo jautājumu, un Marku, varbūt tu varētu uz šiem atbildēt. Vai ir iespējams saprast un zināt, ko Dieva vārds māca, par spīti tik daudzām dažādām interpretācijām? Kā var zināt, ka tas, kam es kā kristietis ticu, ir tiešām tā īstā patiesība? Pirmkārt, noteikti atbilde ir, ka ir jāmeklē. Ja, Bībele, jeb kristietība nav tāda lieta, ko es tagad, man patīk šī doma, un es tagad viņu pieņemu. Nē, tev ir pašam jāmeklē, un tev ir pašam jānonāk pie šīm atbildēm. Un tie, kur meklē, tiem ir Kristus solījis, ka tu arī nonāks pie tām atbildēm. Bet no visām mācībām, kas Bībelē mums ir dotas, kuras mēs varam meklēt un mēģināt izprast, mums tomēr jānošķir divas pakāpes. Īstenībā ir trīs, es jums esmu kādreiz rādījis priekšā, bet vienkāršojot ņemsim divas. Ja? Vienas ir tās, kuras jums ir obligāti jāsaprot, kuras mums ir obligāti jāsaprot. Un tās ir 4 mācības, doktrīnas. Tas ir, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka Bībele ir autoritāte vienīgā mums un ka glābšana ir dota ticībā tikai un vienīgi no žēlastības, nevis caur darbiem mūsu. Šīs 4 mācības mums ir jāsaprot, lai mēs tiešām ticētu tai mācībai, ko Bībele mums ir atnesusi un kas ir tā ticība, kura mūs spēj glābt. Un šīs 4 mācības Bībele ir pateikusi tik skaidri, ka tur nav 2 jautājumu. Ja, tur ir tik daudz raksturvietu, un Svētais Gars, kurš ir šo Bībeli sastādījis, viņš ir parūpējies par to, ka par šiem jautājumiem mums nav jautājumu. Otrā pakāpe ir visas pārējās mācības, kuras ir savā ziņā interpretējamas. Es ticu, Svētais Gars ir arī atstājis kaut kādā mērā neatbildētus visus līdz pēdējai detaļai, vai arī viņas salīdz tā, ka ir jāmeklē pa Bībeli, lai viņu saprastu. Un tas ir tādēļ, lai mēs ar viņu veidot attiecības, lai mēs meklētu, lai tas nebūtu tā, ka es izlasu vienu grāmatu un man ir viss skaidrs. Nē, man ir jāmeklē, man ir jānāk pie šī vārda un viņš jāstudē, un viņš ir tas, kas attīra mani. Ja, svētāpšana noteikti caur Dieva vārdu patiesības izpratni. Un šīs pārējās mācības, jā, ir tādas, kuras ir interpretējamas savā ziņā. Protams, interpretācijas rodās no atšķirīgām kultūrām, kurā mēs dzīvojam, no atšķirīgām mācībām, kuras mēs visu savu dzīvi esam uzņēmuši, un mēs līdz ar to bišķiņ citādākos rāmjos varbūt domājam. Bet atšķirība ir arī tajā, cik augsti mēs turam Dieva vārdu. Un ir konfesijas un ir nozares kristīgajā baznīcā, kuras netur augstu Dieva vārdu. Viņiem ir svarīgāks cits lietas, un tad nāk no šādas vides nāk ārā mācības, kuras nav balstītas Bībelē. Un tas varbūt mūs aizved pie nākamā jautājuma par maldu mācībām. Jā. Varbūt tu vari nolasīt viņu. Es patiesībā nolasīšu nākamos 2 jautājumus. Jaunajā derībā vairāk kā 10 vietās ir aicinājums sargāties no maldu mācībām, norobežoties no to piekopējiem. Šodien Latvijā par to vispār nerunā. Tā vietā brāļojas ar visiem un piedalās ekumēnē. Vai šīs raksturvietas ir atceltas? Un otrais jautājums ir, kāda ir atšķirība starp baptistu, luterāņu un katoļu konfesijām? Jā, tātad par maldu mācībām, ja mēs saprotam šīs 2 pakāpes, ja, tad jautājums ir, ko mēs uztveram par maldu mācībām. No vienas puses maldu mācības var nozīmēt, ka tas, ko primāri viņas nozīmē, ir, ka viņas neizpilda šo pirmo līmeni, kurš ir fundamentāli svarīgs. Ja tur kāda no šīm 4 mācībām ir nepareiza, tā ir maldu mācība, jo viņa nevedīs pie pareizās atziņas un pie patiesības. Un šajā ziņā ir jāsaka, ka tas varbūt atbild arī uz jautājums, kādēļ ir, piemēram, katolicisms un luterāņi un baptisti, vai ne? Jo luterāņi un baptisti, jeb protestanti, nošķīrās no katoļu baznīcas tieši tādēļ, ka katoļu baznīca nemācīja šīs 4 lietas pareizi. Viņi nemācīja, ka glābšana ir tikai un vienīgi caur žēlastību ticībā,
bet ka ir vajadzīgi arī savi darbi. Un otrkārt arī, ka Bībele nav vienīgā autoritāte, bet ka mums ir arī svēto mantojums, kas mums ir jāņem vērā. Un tādēļ Luters nostājās un pateica, ka nē, šis neatbilst Bībelei un nošķīrās nost no katoļu baznīcas. Un patiesībā katoļu baznīca arī šodien vēl nav atkāpusies no šīm lietām, tāpēc tīri tā tieši ņemot katoļu mācību nav kristietība. Un tāpēc mēs esam protestanti, jo mēs pasakām, ka nē, mēs uzskatām, ka glābšana ir tikai un vienīgi caur ticību žēlastībā. Un tas būtu tas, ko mēs varam teikt par maldu mācībām. Protams, šis jautājums ietver to, ka ir visādas citas maldu mācības, bet tur mēs varam teikt, ka viņas ir arī baptistos, jo ne visi baptisti māca pilnīgi vienādu mācību. Ir lietas, kur mēs atšķiramies, ne? Kaut vai par svētā gara dāvanām, piemēram. Un tādā ziņā, jā, mums ir jāmeklē, mums ir arī jārunā un jāsargā arī draudzi, ko mēs arī mēģinam darīt. Mēs esam mācījuši par šīm tēmām un arī mācījuši par maldu mācībām, un ka mums ir jāuzmanās, ka ne visi, kuri sev sauc par kristiešiem, ir kristieši, bet tādā pamatlīmenī maldu mācība, kā mācība, ir tā, kura nemāca šīs 4 lietas pareizi. Un varbūt tas risks vēl noslēdzot īsi, tas risks ir tas, ka mēs pasakām, ka visas atšķirīgās mācības, visas mācības, kas atšķirās no manas izpratnes, ir uzreiz maldu mācības, un tāpēc viņas ir, sātaniskas vai tam līdzīgi. Mums ir jāpaliek pie pazemības arī tajā ziņā, ka mēs nedrīkstam kļūt par tādiem fundamentālistiem, ka tagad katra mazākā atšķirība nozīmē, ka viņš nebūs glābts. Nē, pirmais līmenis nosaka šo, vai tu esi kristietis vai nē. Pārējās lietas ir lietas, kuras jautājumi, kur mums ir jāmeklē Dieva vārdā un vienlaikus jāatcerās, ka Svētais Gars ir ļāvis arī kādu brīvu vietu interpretācijām un atšķirīgiem viedokļiem. Paldies! Paldies par šo plašo izklāstu. To noteikti mums jāatcerās, kad mēs saskaramies ar citu konfesiju pārstāvjiem. Ģirt, atkal pienācis laiks tev atbildēt jautājumu, un jautājums skan šādi. Kā man sludināt nekristietam evaņģēliju un Dieva vārdu, ja viņam Bībele nav autoritīva un neuzskata to par ticamu avotu? Man gribētos tad iesākt ar citu jautājumu. Vai man, kas gribu kādam nekristietim pasludināt evaņģēliju, vai mana Dieva vārds ir autoritāte? Un tas, kā mēs varam to konstatēt, katrs pats priekš sevis, ir, vai es paklausu Dieva vārdam, vai es daru to, ko Dieva vārds liek. Vienā vārdā sakot, vai es tā dzīvoju. Un es atceros savu bērnību, un mācītājs Žans Ludvigs tajā laikā Ventspilī bija, un viņš šad un tad mums jauniešiem sacīja tādu teikumu: tu esi tā neredzamā Dieva redzamā daļa. Man liekas, tie ir tik patiesi vārdi, vai ne? Mēs varam iet un citēt Bībeles pantus, un cilvēks teiks, ko tu man te mētā tos pantus, vai ne? Bet pavisam citādi droši vien cilvēks skatīsies uz mums tad, ja viņš tos pašus Bībeles pantus redzēs, kā tie strādā tavā dzīvē. Pavisam nesens gadījums. Pagājušajā svētdienā es runāju par laulību, un tad viens no punktiem tur bija arī par vīra un sievas lomu ģimenē. Un tad interesanti bija tas, ka tieši šis jautājums daudziem lika tā sapurināties, bet tas, kas mani pārsteidza,
ka mēs vairāk koncentrējamies uz to, kas ir tajā otrā cilvēkā, ko viņš nepilda, kur viņam Dieva vārds nav autoritāte, un mazāk pajautājam sev, vai man Dieva vārds ir autoritāte. Un es domāju, tā īsā atbilde ir dzīvo un tad sludini. Nevis sludini un nedzīvo. Tā ir ļoti labi. Ļoti labi dzīvot pēc Dieva vārda. Jā, tā būs labākā liecība vienmēr. Raimond, tagad jautājums tev. Kurā brīdī cilvēks kļūst par Dieva bērnu? Varbūt pie reizes tu varētu arī izskaidrot, kā tu saproti, kas ir Dieva bērns, jo mūsu bērni ir aizgājuši uz svētdienas skolu, bet mēs visi sevi saucam par Dieva bērniem. Kas tad tas vispār ir? Tiem, kas līdz galam šo neizprot. Cik minūtes tu man dod? Tas ir labs jautājums. Un, ja godīgi, tad es domāju uzreiz par sevi, kurā brīdī es kļuvu par kristieti. Vai bija tāds kaut kāds klikšķis, jā, tajā dienā tikos. Un, man liekas, to ir tā grūti pateikt, bet man liekas, ka kļūšana par Dieva bērnu, tas ir process. Man liekas, tas ir process. Bet viena svarīga lieta, kas mums visiem ir jāsaprot, tā pilnīgi tā ir Dieva žēlastība, un tas ir Dieva darbs. Tas ir Dieva darbs, un tā ir Dieva žēlastība. Bet kļūšana par kristieti, man liekas, tas ir process, tāpēc, ka cilvēkam vairākas reizes un reizēm no vairākām pusēm ir jādzird evaņģēlijs. Viņam ir jādzird evaņģēlijs savā ziņā vairākas reizes. Un tad ir visādi mazi lēmumi, un savā ziņā tas ir tāds lēmumu kopums, ko cilvēks izdara dzirdot. Es dzirdēju to, ko tad tas man liek mainīt, vai es kaut ko mainu, vai es pieņemu lēmumu, vai nē. Un tu redzi, tas ir tāds process, tas ir tāds savā ziņā lēmumu kopums, bet tāpat laikā tu redzi, ka šim cilvēkam ir jābūt tādā kristiešu sabiedrībā, kur viņš dzird šīs atbildes, vai ne? Kur viņš tiek izaicināts, kur viņš saņem atbildes un viņa ticība, jeb viņa darbi tiek izaicināti, un viņš jautā sev, vai tas ir ok, vai tas nav ok, vai kas man pietrūkst, jeb kas man ir jādara, kur cilvēks tiek konfrontēts. Un man liekas, un tad notiek šis Dieva brīnumainais darbs caur Dieva vārdu. Un šeit es gribētu ieteikt noklausīties svētdienu sēriju par Kalna svētdienu. Un man liekas, šeit ir, un tad sākas šis Dieva brīnumainais darbs, ka cilvēks pēkšņi saprot, ka viņš ir grēcinieks, un cilvēks saprot, ka visa šī pasaule ir sabojāta, un ka šai pasaulē un arī cilvēkam ir vajadzīga glābšana. Un cilvēks saprot, ka viņš pats sevi nespēja glābt. Un vēl viena lieta, ko cilvēks sāk saprast, ir, ka nav neviens cits glābējs kā Jēzus Kristus. Vienreiz miris par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Romiešiem 10:9 ir rakstīts: un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Ja to ar savu muti apliecinās, tad cilvēks, iespējams, viņš ir vairākas reizes nācis, viņš ir klausījies, viņš ir kristiešu sabiedrībā, viņš tiek izaicināts, un vienā brīdī Dievs viņam atver acis, un viņš saprot, ka viņam ir jāizdara lēmums, vai uzticēties, vai ļaut, ka Dieva vārds viņa dzīvē dominē, vai nē. Un viņš saprot, ka jā, man ir vajadzīga glābšana, vai ne? Un viņš saprot, ka man ir vajadzīgs Kristus, kurš mani glābs. Un tas ir Dieva darbs. Jāņa 1:12. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.
tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un reizēm tādā baznīcās reizēm ir tāds pārpratums, nāc priekšā, noskait lūkšanu, tu esi glābts. Un reizēm to sauc par tādu lēto evaņģēliju, vai ne? Bet jā, nāc, pasaki tikai to un viss, tu esi glābts. Vai ne? Un reizēm Dievs to arī dara, ka ir moments, viens vārds, viena lapiņa, kas uzkrīt uz cepures maliņas, un viņš izlasa, un Dievs uz viņu runā, un viņš atgriežas. Un, tu redzi, un tas ir savā ziņā arī tāds Dieva plāns, Dieva darbs, kurš reizēm ir kā tāds noslēpums, kā tad Dievs darbojas, kā tad Svētais Gars darbojas, vai ne? Bet jautājums, ko tu jautā, kā tad tu jautāji... Kurā brīdī cilvēks kļūst par Dieva bērnu? Ja, bet tas otrais jautājums, ko teici? Ko nozīmē būt par Dieva bērnu? Ko nozīmē būt? 1. Jāņa 3:1-3. Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tie, kam saukti Dieva bērni, un tādi arī esam. Pasaule mūs neatzīst tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam, mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir, bet katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi tāpat, kā viņš ir šķīsts. Dažas lietas, ko es gribu, kas ir skaidrs, ka tas ir pilnīgi Dieva darbs, tā ir Dieva žēlastība. Un tas var būt process, kamēr tu kļūsti par Dieva bērnu. Vai ne? Līdz brīdim, kad tu atzīsti, tu saproti, man vajadzīgs glābējs, tu ar savu muti apliecini, tu nožēlo grēkus, un tu ļauj, tu saki, viss, es sekoju Kristum, un es ļauju, lai Dieva vārds dominē manā dzīvē. Un šeit šis pants, ko es nolasīju, un pēc tam es esmu pārliecināts, ka katram kristietim ir jādzīvo ar pārliecību, ka viņš ir glābts, un tas ir nemainīgi. Ja tu esi glābts, tas ir vienreiz, un tas ir nemainīgi. Tas ir uz mūžu. Bet tā atšķirība, ja es domāju par Dieva bērnu, Kristus sekotāju un reliģisku cilvēku, tā atšķirība ir tāda, Dieva bērns, viņš teiks, tas, ka Dievs mani mīl, tas ir nepelnīti. Kā tas vispār ir iespējams, ka Dievs mani mīl? Es pamostos no rīta un iespējams tu jautā, tiešām Dievs mani mīl, es esmu kristietis? Kā tas var būt, ka Dievs mani mīl? Lūk, Dieva bērna attieksme. Reliģisks cilvēks, viņš saka, es iešu vēl vairāk, es darīšu to vēl vairāk un es nopelnīšu savu glābšanu. Un man liekas, šī apziņa, ka wow, Dievs mani mīl, tā ir savā ziņā tāda zīme, ka tu esi Dieva bērns, ka tu esi patiesi sapratis, ko Dievs par tevi ir darījis un ka tikai Kristus spēj to darīt. Reizēm to grūti sagramot, bet tā ir lieta, man liekas, kas jāgramo, kad tiešām Dievs man ir glābis, un man liekas, tā ir jābūt tai attieksmei, patiesa Dieva bērna attieksmē. Raimond, tu minēji arī, ka var noklausīties šo svētrumu sēriju Kalnu svētrumu. Jā. Vai tu vari pateikt arī, kur mēs šo varam atrast? Vīlande.lv man šobrīd nav priekšā, bet zem resursiem ir svētrunas, un tur jūs noteikti, tur sadalījums pa svētrumu sērijām, jūs tur atradīsiet ceļš pats sākums, ka laimīgi garā nabagie. Un man liekas, tā svētruna par garā nabago, kā sākas tava staigāšana, jeb kas ir sākums tavai ticībai, jeb kristietībai. Paldies! Tom, tu to nezināji? Patiesībā, tā kā mums jau laiks iet uz beigām, nākamo jautājumu es vēlreiz gribu uzdot tev, Raimond. Vai bez Bībeles šodien ir zināmi vēl kādi citi vēsturiski dokumenti, kas apraksta Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos? Kādās valodās ir šie dokumenti un kur tie atrodas? Paldies par šo jautājumu. Būšu godīgs, es pilnībā nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Jo
Šis jautājums ir labs jautājums, un tā ir kādi citi vēsturiski dokumenti, kuros ir minēts Jēzus Kristus. Vispilnīgāk aprakstīta Jēzus dzīve ir jaunā derība, ir Bībele. Bet tas ir tas arī, ko mēs alfa kursā runājam, par ko mēs stāstam, kas ir citi vēsturnieki, kuri savos darbos, jeb rakstos ir minējuši Jēzu Kristu, vai ir minējuši kristiešus, ir minējuši kristiešu dzīvi un kāpēc viņi tā dzīvo. Un dažas personas es varu minēt. Romiešu vēsturnieks Tacīts, Romas legāts Bitīnijā, jurists un rakstnieks, Plīnijs jaunākais, Titus Flāvijus Jozefus, romiešu un jūdu skolotājs un vēsturnieks. Un arī Babilonijas Talmudā, kas ir jūdu rabīnu rakstu krājums, tur ir minēts par Kristu. Bet ir svarīgi iezīmēt šādas lietas. Un es runāju par tādiem vēsturniekiem, kuri ir bijuši Kristus laikā, jeb mazliet pēc Kristus laika. Un ir svarīgi iezīmēt šādas lietas, ka tajā laikā bija ļoti maz rakstiski manuskripti. Un tajā laikā vēsturnieki vispār ļoti maz rakstīja par reliģiskām personām. Viņi ļoti maz rakstīja par reliģiskām personām. Jēzus aktivitāte, Jēzus bija aktīvs tikai 3 gadus, un tas ir ļoti šaurs posms, vai ne? Un Jēzus darbība notika tālā Romas savā ziņā nostūrī. Un līdz ar to, bet tomēr šie vēsturnieki, šie lielie vēsturnieki un rakstnieki un juristi savos darbos ir pieminējuši Jēzu Kristu. Ja jums interesē kaut kas vairāk, jeb vairāk ir vēsturnieki, ko ir pieminējuši, tad jūs droši varat pienākt pie manis. Es jums varu atsūtīt linkus, resursus, kur tas ir norādīts, un jūs paši varat meklēt un atrast, kur tad ir, un kur es varu varbūt latīņu valodā izlasīt, kur tas ir minēts un tā tālāk. Rāmond, bet vai tu man piekritīsi, ka šeit gan minēts, ka Bībele ir tā, viena lieta, ko it kā mēs neņemam, par pamatu, vai ir vēl kādi citi rakstu avoti? Vai Bībele jau nav viena grāmata, bet tur ir ļoti daudz grāmatas, kuras katra pati par sevi ir kā vēstures avots, kur rakstīts ir par Jēzu? Jā, bet kāpēc šis jautājums un kāpēc svarīgi to iezīmēt, kad šie citi vēsturnieki tālu prom no kristietības, tālu prom no ticības, bet viņi pamana Kristus nāvi, viņi pamana, ko viņš ir darījis, un viņi to piemina savā, tur ir cilvēks, Jēzus Kristus miris pie krusta, vai ne, vai tur kristieši un tā tālāk. Ka tas nav tikai tā, Bībelē ir tikai tas minēts nekur citur, vai ne, bet kad ir citi arī to pamanījuši. Jā, paldies. Ģirt. Jautājums tev. Nesen uzdūros rakstam par Jura Rubeņa praktizēto kristīgo meditāciju. Ko jūs par to domājat? Jā, man liekas, šis ir jautājums, ko ir diezgan grūti tā ļoti īsi pateikt. Jo tad mums ir jātiek skaidrībā vispār, ko tad nozīmē šis jēdziens meditācija. Un, ja tā domājam, tad ar šo terminu tiek saprasts ļoti atšķirīgas lietas. Viena saka, meditācija tā ir tāda dziļa lūkšana, cits saka, tās ir dziļas pārdomas, tā ir tāda īpaša koncentrēšanās. Bet, ja vēsturiski mēs paskatāmies, tad meditācija ir tāda garīgā prakse ļoti daudzās pasaules reliģijās un kultūrās. Mēs varam pieminēt budismu, hinduismu, islamu, jūdaismu un arī kristietību. Tāds pazīstams cilvēks kā Mārtiņš Luters
ļoti skaidri ar meditāciju saprata, ka tās ir pārdomas par Bībeles tekstu. Un es atkal atgriežos savā jaunībā un kādā reizē, ejot pa baznīcas sētu Ventspilī, kopā ar saviem vecākiem, es redzu, tur sēž mācītājs, un es viņu sveicinu, bet viņš man sveicienu neatņem. Un es toreiz saviem vecākiem prasu, kāpēc viņš ar mani nerunā, kāpēc viņš nesveicina mani. Un tētis teica, zini, viņš domā. Viņš domā. Un pagāja gadi, un kad es sāku kalpošanu Pāvilos draudzē, tad man domāšanas vieta bija Jūrmalā. Es sēdēju uz viena akmeņa, kur es šad un tad aizgāju. Un tur tapa manas svētrunas. Es sēdēju, klausījos jūras šalkoņā. Man līdz bija Bībele, es lasīju, es to pārdomāju. Un droši vien neviens cilvēks varbūt man pagāja garām un sveicināja, un es to sveicienu neatņēmu. Varbūt, es nezinu. Bet tas jautājums šeit bija par to, par šo kristīgo meditāciju. Bet tad mēs to varētu pagriezt arī tā, ja jau tā meditācija ir tik plaši izplatīta dažādās reliģijās, kas tad meditāciju padara par kristīgu? Vai par kristīgu to padara to, ka to praktizē kāds kristietis? Un te mēs varam teikt, kristietis jau arī nav nekļūdīgs, un kristietis arī nevienmēr dara tas pareizās un svētīgās lietas. Vai par kristīgu meditāciju to padara vide, kur tas tiek praktizēts? Vai par kristīgo meditāciju to padara forma, kā tā tiek praktizēta? Un šeit pieminētā Jura Rubeņa praktizētā kristīgā meditācija ir cieši saistīta ar biedrību Elijas nams, un viņu tajos mērķos ir rakstīts, ka mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kas vēlas sevi garīgi pilnveidot, atjaunot garīgos spēkus, atrisināt garīgus satricinājumu vai izdegšanas radītās problēmas. Un jāsaka tā, es neesmu tik liels speciālists, pats neesmu tur bijis Elijas namā. Es neesmu arī izlasījis Jura Rubeņa grāmatu par kristīgās meditācijas pamatu vai kristīgo meditāciju. Tās grāmatas latviešu valodā jau ir diezgan daudz par to, bet tas, kas man liek domāt, ka mums kā kristiešiem no tā būtu jāuzmanās, ir tas, ka tai piedāvātai meditācijas tehnikai ir citi sākuma punkti. Un tur ir joga, tur ir dzenbudisms, un katrā ziņā tā savos pamatos ļoti krasi atšķiras no Bībeles mācības. Tie cilvēki, kas nedaudz ir iedziļinājušies šajā lietā, saka, ka šajā meditācijas formā ir pazudis grēka un grēka nožēlas jēdziens. Un ka tur Dieva vārda nozīme tiek samazināta un tiek izvirzītas dažādas citas lietas par svarīgāko. Un pats Juris Rubens saka tā, ka meditācija ir domāta tiem, kam nepietiek tikai ar to, ko par Dievu saka citi cilvēki, lai cik autoritatīvi tie būtu. Un šis teikums, acīm redzot, ir attiecināts arī uz Bībeles tekstiem. Bet,
Jēzus ļoti skaidri saka, ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles. Un, kā jau es sacīju, es neesmu tik dziļi iedziļinājies visā šajā lietā, un tāpēc es vēlētos izmantot mācītāja Ilmāra Hirša grāmatu, kuru jūs arī grāmatgaldos varat iegādāties pārdomu labirintos. Un tur viņš saka savās pārdomās par kristīgo meditāciju. Viņš praktiski tās noslēdz ar tādiem vārdiem. Piedāvātā meditācijas tehnika ir ceļš uz pašatbrīvošanos un pašglābšanos. Bībele ceļu pie Dieva apraksta savādāk. Bībele saka, ka pamatproblēma Dieva un cilvēku attiecībām ir grēks. Un grēka dēļ ir zudusi sadraudzība starp Dievu un cilvēku. Dievs ir svēts un cilvēks ir grēcinieks. Starp cilvēku un Dievu ir nepārvarams bezdibens. Cilvēks pats nevar pārvarēt šo bezdibeni, un visās kultūrās un dažādās reliģijās un formās cilvēks to mēģina. Arī meditācijas tehnikas pieder pie šiem mēģinājumiem, bet visi šie mēģinājumi ir lemti neveiksmei, jo cilvēki ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jēzus ir nevis viens no daudziem ceļiem, bet vienīgais ceļš, kas ved pie tēva. Ne caur labiem darbiem, savu taisnību, reliģisku dzīvi, likumu ievērošanu, bet tikai caur Jēzu Kristu cilvēks var nonākt pie Dieva. Tātad šajos meditācijas formās, ko praktizē Elijas nams un varbūt arī vēl citur, tas pamatā ir vērsts uz sevi. Ka tu kaut kādā veidā, skaitot kaut kādas mantras, nesaprotamas lietas, tu atslēdz savu prātu un, kā viņi saka, mēģini meklēt Dievu sevi. Bet Bībele saka, ka tā lielākā problēma ir grēks, kas ir nostājies starp tevi un Dievu. Un es domāju, ka, protams, tas, ko mēs redzam, un cilvēks ar lielu vārdu, ļoti populārs sabiedrībā, viņš to piekop, viņš uz to aicina. Man kā Dieva bērnam svarīgākais ir tas, vai Bībele arī tur ir tā autoritāte, vai Dievvārds ir svarīgākais, pēc kā arī visas šīs lietas tur notiek. Un, ja tas tā nav, tad es labāk turos tālāk no tā visa. Paldies! Diemžēl, laika trūkuma dēļ mēs uz visiem jautājumiem nevarēsim atbildēt. Tāpēc es vēl pēdējo jautājumu uzdošu Markum, un tas skan šādi. Mums ir dota brīva izvēle, bet tomēr pastāv arī uzskats, ka Dievs visu zina. Zina par to, kas notiks gan ar mums, gan pasauli. Kā tas iespējams, ja mums ir dota izvēle? Vai tas nozīmē, ka viņš mūs tik labi pazīst, ka jau zina mūsu izvēles? Ja tā, tad kāpēc viņam būtu jānopūlas atgriezt kādu pie viņa, ja zināms, ka tas cilvēks viņu noraidīs? Laiks ir beidzies, un šitāds jautājums. Ja? Tieši tā. Šis ir ļoti, ļoti liels jautājums. Protams, kā jau saprotams, ir ļoti svarīgs jautājums, ļoti, es teiktu, fundamentāls jautājums, kas, ja šo jautājumu, manuprāt, pareizi un bibliski izprot, tad viņš daudz ko sakārto arī citos jautājumos, citās mācībās. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka jā, Dievs zina visu, Dievs
arī kontrolē visu, bet vienlaikus mums ir sava atbildība un mums ir savas izvēles. Tā vienkāršoti runājot, ir, ka Dievs visu dara pēc savas gribas, bet vienlaikus tas viss nekad nebūs pretrunā pret mūsu gribu. Es pateikšu vēlreiz. Dievs visu dara pēc savas gribas, bet vienlaikus tas nekad nebūs pretrunā ar manu gribu. Ja? Piemēram, Dievs manis iepriekš pieminētā piemēra amalekiešu gadījumā izdarīja divas lietas. Viņš iedeva Izraēlam ceļu uz apsolīto zemi, vienlaikus iznīcinot tautu, kura bija grēkojusi pret viņu. Dieva dimensijā vai Dieva lielajā redzējumā viņš izdarīja abas lietas vienā gājienā, bet vienlaikus Izraēls no savas skatu punkta redzēja to kā savu izvēli. Es tagad iešu un es darīšu šo iekarošanas darbu. Ja? Tātad es redzu tikai savu dzīvi, savas izvēles. Es to redzu no savas ierobežotās dimensijas, bet vienlaikus Dievs jau redz to savā neierobežotajā dimensijā. Tas, protams, aizved pie jautājuma, kā tad es vispār vēl varu būt atbildīgs, ja Dievs jau to zināja. Un te es aicinu, mums nesen bija, es sludināju par tēmu izredzētība. Es iesaku noklausīties to, un tur es to paskaidroju apmēram tā, ka man ir manas izvēles, teiksim, tur bija jautājums par izredzētību kā tādu, par glābšanu, ja, ka Dievs glābi cilvēkus pēc savas izvēles, tā ir viņa atbildība, bet mana atbildība ir, ja es izvēlos nesekot viņam. Un ja es aizēju pazušanā, tāpēc, ka es izvēlējos viņam nesekot, tā paliek mana atbildība, tā ir mana 100% atbildība. Vienlaikus Dieva 100% atbildība ir tas, ka viņš tos cilvēkus, kurus viņš glābi. Un mēs šīs divas lietas redzam Bībelē, mēs redzam Dieva suverēno gribu, un vienlaikus mēs redzam ļoti daudzus aicinājumus. Nāciet pie manis un tieciet glābt, un līdz ar to atbildība ir arī mūsu pusē. Šīs divas atbildības šajā Dieva vārdā ir minētas. Mūsu prātam mēs viņus nespējam savienot. Mūsu prāts ir par īsu priekš tā. Mēs to nekad nespēsim savienot, un tāpēc mums ir šīs abas puses jāsaliek blakus. Mēs viņus redzam Bībelē, bet mums viņus nav jāmēģina izskaidrot. Un es arī toreiz tajā svētrunas sērijā pieminēju, ka patiesībā Bībele ir pilna, ja patiesībā visas mācības lielās turās pie šī principa, ka Dievam ir sava lielā dimensija, kurā viņš visu redz pilnībā, un mūsu mazā, kur mēs neredzam. Piemēram, kas bija Jēzus? Viņš bija cilvēks vai viņš bija Dievs? Bībele māca, viņš bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Kā tas ir iespējams? Tas nav iespējams mūsu prātam. Mūsu prāts atdurās pret sienu. Kurš sarakstīja Bībeli, piemēram, vēstuli korintiešiem, abas vēstules? Ja? Pāvils vai Svētais Gars? Mēs sakam, abi. Bet tad kā abi? 50% Pāvils, 50% Svētais Gars? Nē, 100% Pāvils ar visu sevi, ar visu savu ietekmi, kas viņam bija dota viņa dzīves laikā un ar savu izpratni, bet vienlaikus Svētā Gara ietekmē. Abiem ir 100% atbildība par to. Un tā mēs varam turpināt. Kas ir ar lūgšanas dzīvi? Jēzus saka, lūdziet, ja Pāvils saka, lūdziet nemitīgi visu laiku, un ja jūs nelūgsiet, jūs nedabūsiet, un tā tālāk. Vienlaikus Jēzus saka, bet Tēvs jau visu zina, pirms jūs viņu lūdzat. Ja? Un Bībele visās šajās mācībās parāda, ka ir Dieva lielā, viszinošā izpratne par notikumiem, un vienlaikus ir mūsu ierobežotā, un mums šīs abas lietas ir jāpieņem. Mēs dzīvojam pēc savas izpratnes, mēs neredzam, kā Dievs redz. Līdz ar to mēs izdarām savas izvēles un esam par viņām atbildīgi. Bet vienlaikus Dievs par šīm izvēlēm jau zināja iepriekš. Jēzus tika piesists krustā nevis tādēļ, ka cilvēki to izvēlējās tikai, viņi to izvēlējās darīt, bet vienlaikus Dievs to jau bija savā lielajā gribā noteicis. Un tas varbūt aizved pie pēdējā jautājuma,
Labi, bet ja Dieva griba ir visaptvaroša, tad vai mums par to vajadzētu uztraukties? Vai tas ir netaisnīgi kādos gadījumos, kādiem cilvēkiem, piemēram, kuri ir izvēlējušies netikt glābti? Un atbildi ir nē, Dievs ir viss zinošs, viņš ir pilnīgi labs, viņš ir pilnīgs, viņā nav nekā ļauna. Un līdz ar to, pat ja viņš ir tā gribējis savā suverēnajā gribā, tad tas ir pats labākais pēc varbūt mums nesaprotamiem standartiem, bet pēc Dieva standartiem tā ir bijusi Dieva vislabākā griba. Un, piemēram, amalekieši tika iznīcināti gandrīz visi, vai ne? Pēc cilvēka gribas izskatās, kad viņi to izdarīja, bet vienlaikus Dievs apvieno šīs lietas tā, ka mūsu prāts un mūsu redzējums to nevar izprast, bet Dieva ceļi neizdibinājumi, un tas mums ir vienkārši jāpieņem. Mēs to ar savu prātu neizskaidrosim, bet Bībele to māca, un mūsu paklausība Dievam nozīmē, ka mēs šīs lietas noliekam blakus, šīs abas atbildības, un viņas pieņemam un dzīvojam saskaņā ar šo izpratni. Kā jūs teicat, ļoti grūts jautājums, ko nevar tā tik īsi atbildēt, bet es ceru, ka varbūt tas ir iezīmējis. Varbūt, ka tev būs kāda iespēja vēlreiz par to sludināt, vai varbūt mēs tiešām varam iet visu un noklausīties vēlreiz tavu svētrunu Vīlanda.lv, kur tā ir pieejama. Jā, es teikšu paldies. Paldies jums, kungi. Paldies par jūsu atbildēm. Paldies par jūsu jautājumiem. Un, diemžēl mēs nevarējām visus atbildēt, bet varbūt nākamreiz, vai varbūt kādās svētrunās mēs varēsim uz šiem jautājumiem atbildēt. Un tagad aicināšu Valteru uz skatuves, lai viņš nāk un lai mēs kopīgi varam slavēt. Dziedam kungam no visas sirds, dziedi viņa vārdam, jo cienīgs ir viņš. Dziedam kungam ar visu spēku, debesu valstību pasludinot. Tu esi kungs, dzīvības Dievs, labais ikvienam tev slāva. Tev dziedot laimos tas noskumuši, dzīvības Dievs tev slāva. Dziedam kungam ar visu prātu, pateicību izprotot ķēniņam. Dziedam kungam ar visu spēku, debesu valstību pasludinot. Tu esi kungs, dzīvības Dievs, glābies ikvienam tev slāva. Tev dziedot laimos tas noskumušiem, dzīvības Dievs tev slāva. Tu esi kungs, dzīvības Dievs, glābies ikvienam tev slāva. Tev dziedot laimos tas noskumušiem, dzīvības Dievs tev slāva. Tev slāva.